Cilvēkiem egocentriskumā patīk iedomāties sevi par pasaules centru, taču realitāte tāda nav. Tāpat kā Saule neriņķo ap Zemi, arī cilvēks ir vien tehnoloģiskās evolūcijas produkts un instruments. Vienā no iepriekšējiem video konstatējām, ka sarunās šķietami gudrajam ChatGPT vispār nav atmiņas, kamēr daudz primitīvākajai šimpanzē piemīt atmiņa un spēja mācīties. Šis atmiņas orgāns joprojām ir mistērija. Savādāk tas jau sen būtu pievienots ChatGPT. Šim atmiņas orgānam nav pat vispār pieņemta nosaukuma. Vienīgais, ko zinām par dzīvniekiem un cilvēkiem piemītošo atmiņas orgānu, tas ir cieši saistīts ar redzi. Nevelti mēdz teikt, ticēt savām acīm. Šis atmiņas orgāns satur to, kam mēs nešaubīgi ticam, ka šai dienai pienāks vakars, ka Zeme pievelk un mēs nepacelsimies gaisā kā baloni, un pat aizverot acis ticam, ka priekšmeti, kurus tikko sev apkārt redzējām, tur joprojām atrodas. Dzīvniekiem redze izveidojās pirms 500 miljoniem gadu Kambrija laikmetā. Tas ir laikmets, kad uzplauka visdažādākās dzīvības formas, sākot no plēsoņām un beidzot ar to upuriem. Pirms tam bez redzes visa dzīvība uz Zemes bija pasīva, jo tā neko neredzēja un nespēja meklēt un atpazīt pārtiku, izvairīties no briesmām vai atrast sev tīkamu partneri. Līdz ar to neizprotamais atmiņas orgāns patiesībā ir redzes paplašinājums, kas saglabā atmiņā reālās pasaules kopiju tajos brīžos, kad uz to tieši neskatāmies. Taču šis redzes paplašinājums ir vēl brīnumaināks. Tas redzes pikseļu masīvā spēja atpazīt objektus un to savstarpējo izkārtojumu telpā. Šo labi ilustrē mūsu spēja momentā atpazīt punktu klāsterus, kas datora algoritmiem ir sarežģīts un laikietilpīgs uzdevums. Tas liecina par masveida paralelizāciju mūsu redzes sistēmā līdzīgi grafikas kartēm, kuras izmanto datorgrafikā un neironu tīklu apmācībā. Taču šis redzes paplašinājums nav tikai pasīvs vērotājs. Tas spēja atrast drošāko ceļu no punkta A uz punktu B un palīdz muskuļiem pārvietot savu ķermeni pa šo trajektoriju. Tas spēja arī paredzēt citu kustīgu objektu nākotnes trajektorijas. Tā dzīvnieki medī viens otru. Visu beidzot, šī aktīvā atmiņa labi apzinās sevi kā ķermeni, kura muskuļus tā spēj vadīt, un kurš tā ir jāsargā no briesmām. Diemžēl šo redzes paplašinājuma atmiņu neviens vēl neprot realizēt. Roboti joprojām neprot droši atšķirt cilvēkus no citiem priekšmetiem, un robotiem ir grūti mācīties šķietani elementāras lietas, kā mežā sakot dzīvniekiem, vai netraumēt sevi uz kāpnēm vai citiem šķēršļiem. Pat suns to visu iemācās bez grūtībām. Tehnoloģiskā evolūcija sākās pirms aptuveni 3 miljoniem gadu ar pirmajiem akmens cirvijiem un attīstītākiem darba rīkiem un valodas pirmsākumiem vien pirms 300 000 gadu. Šie akmens cirviji, kā parazīti, spēja savaldzināt šimpanzes atmiņas orgānu tādā mērā, ka tas kļuva par akmens cirvīšu un citu darba rīku attīstītāju un vergu. Līdzīgi kā mēs esam kļuvuši par mobilo telefonu un sociālo mēdīju vergiem. Šī atmiņas orgāna parazītiskā paverdzināšana izraisīja superātro tehnoloģisko evolūciju, kas 300 000 gadu no akmens cirvijiem un citiem primitīviem darba rīkiem novedusi pie valodas, datoriem, kosmosa lidojumiem, industrijas, kodolieročiem un interneta. Vecajai dzīvības evolūcijai šādi sasniegumi prasītu miljoniem reižu ilgāku laiku. Kā tehnoloģiskā evolūcija spēja izmantot primātu un vēlāk cilvēku atmiņas orgānu savai superātrajai attīstībai? Atbilde slēpjas šī atmiņas orgānu pārveidē no vienkārša redzes paplašinājuma par plašu nešaubīgas ticības orgānu, kas tic, atceras un prot izmantot nevien savām acīm redzēto, bet arī valodā nešaubīgi saprotamos pierādījumus uzzināto. Piemēram, Pitagora teorēma ļauj izveidot perfektu taisnu leņķi no auklas ar 12 vienādā attālumā iesietiem mazgliņiem, to nostiepjot kā 3 stūri ar malām 3, 4 un 5 mazgliņu garumā. Šīs un neskaitām citi pierādījumi mums ir kā trešā acis nešaubīgas patiesības iegūšanai par reālo pasauli. Pierādāmas patiesības ir grūti atrast, bet viegli pārbaudīt un reiz atrastas tās cilvēka atmiņas orgānam dod šķietam pārdabiskas spējas, kas virza superātro tehnoloģisko evolūciju. Bez matemātiskiem pierādījumiem kā Eiklīda ģeometrijas aksiomās balstītā Pitagora teorēma, ikdienā lietojam arī mazāk formālus pierādījumus kā pirkstu nospiedumus tiesvedībā,
Empīriskus eksperimentus kā Ohma likums fizikā, statistikas datus kā zāļu efektivitātes mēru medicīnā un citus. Šīs trešās acis pamatā ir valoda. Daudzu iedzienu kopumus, kuru kombinācijas ļauj gan atpazīt sarežģītus objektus, situācijas un pierādījumus, gan arī vēlāk pašiem tos atdarināt līdzīgi no teksta ģenerētiem video. Bez valodas iedzieniem dzīvnieki nespēja ne ieraudzīt, ne atdarināt šādas sarežģītas kombinācijas. Savulaik Hilberts gribēja mehanizēt visus matemātiskos pierādījumus, taču Gēdelis parādīja tā neiespējamību šķietami attālinot šīs unikālās spējas atņemšanu cilvēkam. Tomēr cilvēka unikālo spēju Bastians sāk ļodzīties pieaugot izpratnē par cilvēka duālo atmiņas sistēmu, kas sastāv no ātrās atmiņas jaunas informācijas uztveršanai un lēnās, bet nešaubīgi uzticamās atmiņas secinājumu izdarīšanai un savas rīcības vadīšanai. Piemērs tam, kā tehnoloģijas vada vēsturi, ir globālā sasilšana. Diez vai ir kāds cilvēks, kas vēlas neparedzamas klimata pārmaiņas, taču tās apturēt nav neviena indivīda spēkos, jo sabiedrība kopumā neatteiksies no tehnoloģiju progresa. Straujo tehnoloģisko evolūciju nevar pagriezt atpakaļ, veidojot klimata ministrijas un kosmētiskus ierobežojumus. Tāpēc pragmatiskāk pielāgoties klimata pārmaiņām, stādot vīnogulājus kalnu virsotnēs, kur agrāk valdīja sniegs, ne vairs saulē izkalstošās zemienēs.